Labdien visiem! Paldies! Paldies, protams, ka atradāt laiku, lai šodien pieslēgtos šim webināram par vizualizāciju veidošanu Revit programmatūrā, izmantojot papildus spraudni, kurš saucās Enscape. Tad no sākuma vēlos parādīt mazu prezentāciju par Infoeru. Jā, tad mēs esam pārstāvēti visās Baltijas valstīs. Atrodas mums arī kolēģi Tallinā, tad mēs paši esam Rīgā un ir arī kolēģi mums Viļņā. Tad mūsu mērķis ir dažādi jums speciālistiem dot iespēju efektīvi paveikt savu darbu, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus, un šajā gadījumā tas, protams, arī Revits un arī Enscape, pie kura mēs šodien pieskarsimies. Pakalpojumi, kāds mēs nodrošinām, tās ir programmatūra licences, apmācības, jums interesējošajā programmatūrā, dažādi veidi konsultācijas par risinājumiem, piemēram, jums kaut kas interesē, vai tā būtu īstā programma, ko izmantot priekš kaut kādu darbu, kas jums jāpaveic, tad mēs jūs varam arī nokonsultēt par šādām tēmām. Tad tā ir vēļņu template izstrāde. Šobrīd mums izstrādātā viena veida, kas ir uz Revit arhitektūra bāzes, programmēšanas pakalpojumi un diezgan jauns varbūt pakalpojums, ko ieviesam šajā gadā. Tā ir laser skenēšana un 3D modelēšanas pakalpojumi. Galvenie pārstāvētie zīmoli, tas, protams, būtu Autodesks, kurš tad arī ir ražotājs šim Revitam, varbūt populārāks par Revitu ir AutoCAD. Tāpat arī 3D Maxis un daudz citas programmatūras, Magicad, inženiertīkla speciālistiem, Bluebeam, cilvēkiem, kur ikdienā ļoti daudz saskarās ar PDF failu formātiem. Tas arī ir vīrējs. Vīrējs arī ir spraudnis, kur ir izmantot uz dažādām programmatūrām. Viena no tām ir Revits, attiecīgi, kuru arī mēs varam renderēt un iegūt augstas kvalitātes attēlus. Andet punktmākoņu apstāsts programmatūra Revisto, programma, kurā mēs varam koordinēt visu darbu, varbūt vairāk teikšu BIM koordinatoriem, arhitektiem, protams, arī. SketchUp arī varētu teikt jauns, cik jauns produkts mums, bet no šī gada arī esam sākuši izplatīt šo populāro produktu. HSB-CAD spraudnes priekš visādiem koka risinājumiem, koka karkas modelēšanas un CLT tipa modeļu veidošanai un tā tālāk. Tad arī Woodwork for Inventor un CGS labs. Tad mazliet pa apmācībām, kādu veidu apmācības mēs nodrošinām. Tās ir grupu nodarbības, kur mēs izsludinām datums, kad notiks konkrētā programmatūra apmācības, un tad, ja kurš interesants, var uz viņām pieteikties un mācīties jums interesējušo programmatūru. Tad arī ir pieejams individuāls apmācības, ja vēlaties darboties instruktori 1-1, attiecīgi pie kaut kādas varbūt konkrētas tēmas, ja jums nav vajadzīgs apgūt visu kursu. Tad arī uzņēmumiem pielāgots apmācības, kur mēs varam braukt pie jums uz biroju, vai jūs braucat pie mums, vai mēs to darām Zoomā vai kādā citā platformā. Un tad attiecīgi visu uzņēmumu apmācību lietot konkrētu programmatūru. Tad arī programmatūru testa dienas, ka var atnākt, patestēt jums interesējuši programmatūru, vai tā būtu tas īstais risinājums jums, vai arī tā programma beigās izrādās, ka nav domāta īsti priekš jums. Tad arī tādas dienas mēs piedāvājam, tas ir konsultācijas, par ko jau pieminējos iepriekš, semināru un, protams, visiem tagad ļoti populāriem webināri. Jā, tā bija tāda īsta prezentācija par Infoeru.
tālāk ķersimies klāt tai mūsu galvenai daļai, ko tā lielākā daļa, protams, ir atnākusi. Un pirmais, ko es vēlos sākt, pirms mēs ejam iekšā Revitā, ir parādīt dažas mājaslapas, kurās mēs varam nolādēt jau gatavus elementus un likt viņus iekšā Revit programmatūrā, lai pēc tam tad attiecīgi viņiem darbotos, vai ja viņi ir perfekti, kāds jums vajag, uzreiz jau viņus renderēt. Tad, tad to es tagad vēlos jums parādīt tās mājaslapas, kas, manuprāt, ir diezgan populārs un ir diezgan uzticams. Tādā ziņā, ka tur īsti varbūt nav tāda lieka informācija, kura aizņem diezgan daudz vietu konkrētai familijai, jeb šīm saimēm, un tādā veidā palielinot Revitu veiktspēju. Jā, tad šī ir viena no tām mājaslapām, kas saucās beamobject.com, kura, varētu teikt, ir tad vispopulārākā, ko zina noteikti lielākā daļa, iespējams, ka lielākā daļa no jums šo mājaslapu zina, bet ja kāds nezin šo mājaslapu, šo jūs varat droši arī paskatīties. Šī mājaslapa no citām atšķiras ar to, ka šeit ir šīs saimes, ja familijas angliski runājot, kuras ir izstrādāts pēc kaut kāda ražotāja pasūtījuma. Ja, piemēram, veidojot interjeru tepat Latvijā un varbūt pasūtītās vēlās, lai visas mēbeles ir visa sadzīves tehnika ir no Electrolux, tad šī arī būs tā īstā vieta, kur meklēt konkrēti, pieņemsim, Electrolux sadzīves tehniku. Tad šeit mēs vienkārši šatā varam ierakstīt Electrolux, bet tas kā piemērs, tad, protams, ir ļoti daudz ražotāju, un mēs atrodam jau uzreiz veismašīnas un plīts virsmas, indukcijas plīts virsmas un tā tālāk. Tā kā tādā ziņā šī atšķiras no tām citām mājaslapām. Protams, tās mājaslapas ir ļoti daudz, kurās var bez maksas nolādēt šos elementus un pēc tam likt iekšā Revit programmatūrā, bet šī ir viena no tām, kas ir diezgan pārbaudīta un tā diezgan uzticama. Otra mājaslapa, ko es vēlos padalīties, ir Revit City, kurā varbūt vairs nav tik ļoti ražotāju izstrādāti elementi, bet vienkārši parastu cilvēku izstrādāt elementi, kuri izstrādām pēc tam vēlās padalīties ar citiem cilvēkiem, un jūs bez maksas varat viņus atrast un nolādēt un ielikt iekšā Revitā. Jā, varbūt tie, kas darbojas Revitā, tie zina, ka izstrādāt pilnīgi no nulles savas familijas ir diezgan laikietilpīgi, tāpēc es gribēju iesākt tā mājaslapām, ka mēs varam jau dabūt kaut kā vismaz konceptu un pēc tam tad rediģēt atbilstoši mūsu prasībām. Tas, manuprāt, ir mazliet vieglāk nekā, kā es minēju, visu veidot no nulles. Jā, tie, kas tikai varbūt vēlās sākt Revitā darboties, paņēmuši varbūt triālu versiju un īsti nezina, no kura gala ķerties, lai izveidotu jums vēlamās šos objektus, tad es ieteiktu šīs divas mājaslapas paskatīties un nolādēt kaut ko, un pēc tam viņus varbūt modificēt atbilstoši, tas, kas jums ir nepieciešams. Jā, tad tas ir tāds nosījās par šīm mājaslapām. Tālāk, tad ķersimies klāt pie paša Revita, kurā tad es pastāstīšu par šitām visām vizualizācijas iespējām, kuras Revits mums piedāvā. Jā, šis objekts ir vienkārši paraugu objekts, kurš nāk līdz nolādējot Revitu. Tie, kas varbūt jau ir mazliet padarbojušies ar Revitu, šo jau zina varbūt no galas, jo viņš katrā versijā nāk līdzi. Šis saucamais sample projects. Bet tāpēc, es viņu ņemšu kā tādu vienkārši piemēru projektu. Jā, tad šobrīd mums šeit ir plāns skats. Attiecīgi, ja mēs gribam sākt renderēt vai vismaz dabūt kaut kādu 3D vizuālu skatu, mēs varam pa telpām nolikt kā kameras skatu. Attiecīgi, tas būtu tas, kas mēs dzīvē aiziet, nostātos kaut kādā punktā un nofotografētu kaut kāds elements vai vienkārši telpu visā garumā. Šeit Revitā mums ir tāda iespēja,
view cilnē, zem 3D šīs visas paletītes. Mums ir kopā 3 opcijas. Pirmā opcija, default 3D view, ir parastais 3D skats, kurā mēs varam apskatīt vienkārši visu būvu 3D skatā. Mēs arī varam renderēt vienkārši 3D skatu, mēs atveram 3D skatu, un šeit mums ir pieejams visā krāšņumā šī konkrētā būva. Vēl tad mums ir šī kameras opcija, kur tad es jums parādīšu, lai piemēram renderētu konkrēti kaut kādu vienu skatu, piemēram, tas iekštāpā. Un pēdējā opcija walkthrough ir opcija, kurā mēs varam uztaisīt video, piemēram, kā mēs ejam caur modeli, vai pēc tam viņu eksportēt ārā un tad, pasūtītājiem, vai priekš jums, varbūt mājaslapā ielikt. Bet tāda opcija arī ir pieejama. Tajā šobrīd es jums vēlos parādīt šo, kas ir kameras opcija. Principā ko mēs varam izdarīt, mēs novietojam kameru kaut kādā punktā, kur mēs pieņemsim stāvēt dzīvē un vēlamies nofotografēt uz to pusi. Mēs šeit noliekam, norādam virzienu, un Revits mums automātiski uztaisa tādu kā bildi, kur pagaidām ir pelēki. Mēs to arī visu rāmīt varam pataisīt lielāku, mazāku, kā mums vajag. Tas, protams, ir ļoti individuāli pie tā, tad jāpiestrādā, kā pašiem liekas pareizāk vai kā ir pašiem nepieciešams. Un, tad, kad mēs esam izveidojuši kaut kādu konkrētu skatu, kur tad mēs vēlētos vizualizēt, mums Revitā arī ir šī opcija, kas ir saucās renderēšanas opcija, bet jaņem vērā, ka šī opcija pieejama tikai pilnajās Revit versijās. Jā, varbūt tie, kas nezin, tad Revitam ir 2 versijas, Revit LT versija, jeb light versija, kas ir tāda salīdzinoši vieglāka versija, arī apjoma ziņā vieglāka versija, bet arī funkcija ziņā. Un ir tad arī pilnā Revit versija, kura tad man ir šobrīd atvērta, un kurā tad šī renderēšanas opcija ir pieejama. Protams, ar iestrādāto Revit renderi jūs nedabūsiet to kvalitatīvāko, varbūt vizualizāciju, jo Revits primāri nav domāts, lai taisītu vizualizācijas viņā, bet vienkārši, lai ātri varbūt uztaisīt tā, kā kāds varētu izskatīties, jā, protams, bet darot to varbūt profesionāli, pelnot to nav, noteikti Revits nebūs tā īstā programma, kurā tad taisīt šīs vizualizācijas. Tādēļ Revitam ir papildus sprauņi, kuros tad šīs vizualizācijas var izveidot ļoti, ļoti kvalitatīvas. Tad viens no tiem Enscape, kur mēs apskatīsim šajā webinārā, un otrs ir vīrais. Protams, tās vizualizācijas rīki daudzi, bet, manuprāt, šie ir 2 tādi kvalitatīvākie. Enscapes ir ļoti vienkārši, man pašai viņš arī ļoti patīk. Ļoti vienkārši, ļoti ātrs. Vīrais ir, varētu teikt, vairāk varbūt tās profesionālāks, ar vairāk opcijām. Un tas jau ir tāds varbūt vēl viena līmeni augstāks nekā Enscapes, bet Enscapes, protams, arī ir ļoti, ļoti labs rīks. Bet jā, tad mēs esam dabūjuši kaut kādu skatu, kur mēs, piemēram, vēlētos vizualizēt. Un šeit apakšējā joslā ir pieejams šī renderēšanas dialogs, kur uzspiežot, mēs principā varam sākt renderēt. Šeit mums ir iespēja norādīt, kādā kvalitātē mēs šo renderību dabūt, jo kvalitāte būs vājāka, jo ātrāk tas renderis izveidosies, jo kvalitāte būs labāka, jo ilgāk tas vajadzēs gaidīt, kamēr tā bilde vizualizēsies. Šiem, piemēram, es atstāšu vājāko, lai mums nav ilgi jāgaida, bet, ja jūs pēc tam vēlaties testēt Revit, jūs droši varat paskatīties pārējās kvalitātes, vai jums tas der, vai jums arī nepieciešama kaut kāda papildus sprauņu, kurus izmantot, lai renderētu. Jā, tad arī tālāk mēs varam norādīt, cik lielu logu mēs vēlamies renderēt, vai tas būtu konkrēti viss ekrāns, vai tas būtu norādīts pēc kādiem printeru parametriem. Tālāk mēs varam arī apgaismu norādīt, vai tas ir ārējais, vai tas ir iekšējais apgaismojums.
Šajā gadījumā varam apskatīt varbūt iekšēju apgaismojumu, jo šeit ir gaismas ķermeņi, un tad mēs varam paskatīties, vai viņi izstaro gaismu vai nē. Ja viņi neizstaro gaismu, ko mēs varam darīt tādos brīžos, un apskatīsim to. Jā, un arī varam norādīt šo backgroundu, jeb skatu, kas ir aiz būves. Šajā gadījumā atstāsim to, kas stipras nokusējumi, kad pāris mākoņi, bet izmantojot šo rīku, nevis šo rīku, bet šo funkciju artificial only, kad mums būs šīs iekšējās gaismas, ļoti iespējams, ka mums ārā būs stums, un tādēļ arī mēs tos mākoņus neredzēsim. Bet ja, ka mēs plus mīnus esam tam visam tā pārspējuši pāri, mēs varam mēģināt spiest render pogu, un tagad Revits sāks šo renderēšanas procesu. Ja šim īsti varbūt nevajadzētu aizņemt pārāk ilgu laiku, šeit arī redzēt, cik būs tas aptuvenais bildes izmērs. Šajā gadījumā, manā gadījumā tie 1,6 megabaiti, bet ja mēs uzliktu kvalitāti high, jeb augstāko, tad, protams, tie megabaiti arī palikt lielāki, mums būtu arī jāgaida ilgāks laiks, lai tas viss uzrenderētos. Jā, tad tagad var jau redzēt, tāda maza vizualizācija jau ir izveidojusies. Jā, tā kvalitāte nav tā sliktākā, protams. Jā, noteikti profesionāļi ļoti man iebilst šajā gadījumā, bet lai vienkārši programmatūrā, kura nav domāta renderējot, manuprāt, tā kvalitāte ir diezgan laba, nevar sūdzēties. Šajā gadījumā mēs redzam, mums kā gaisma iekšā ir, bet mums nespīd gaismas. Varbūt tie, kas ikdienā darbojas Revit, jau varbūt izsaskošies tādu niansi. Tie, kas varbūt tikai mēģina Revitā, tad šī problēma var likties ļoti kaitinoši. Tādēļ es jums vēlos parādīt, ko mēs varam darīt šādos brīžos, ja kaut kas neatstaro gaismu, kam vajadzētu atstaro gaismu. Tad mums ir jārediģē paša šī familija, jeb šī saime konkrēti, šis gaismas ķermenis. Mēs viņu izvēlamies, ja tas ir tas īstais, kurš mums to gaismu nerada, bet mēs gribam, lai renderīt attiecīgi šo gaismu rada. Izvēlamies un spiežam edit family, attiecīgi mēs tiesim iekšā šajā familijas rediģēšanā. Jā, tad šeit viņi ir. Te mēs varam arī viņu pielabot, ja mēs gribam uztaisīt viņu šaurāku vai lielāku, vai vienalga kā, vai mainīt arī pašu parametrus. Bet, ja mēs vēlamies, lai šis gaismas ķermenis atstaro arī gaismu, mums jāstāsta, kāds materiāls ir piešķirts konkrēti tam, lai viņš atstaro šo gaismu. Šeit mēs varam redzēt, ka šis materiāls ir default. Default īsti neko neizsaka. Default materiāls ir kaut kāds noklusē materiāls, kur Revits pats piešķir, ja nav iedots savādāks. Bet šajā gadījumā mēs varam iedot savādāk, mums iet uz to kopēju materiālu biblioteku, ko Revits piedāvā, jāatrod materiālu, kurš tad atstaro. Šajā gadījumā es varu iedomāties, kurš materiāls atstarotu, bet citādos gadījumos, jā, tad vajag īsti patestēt tik pa laikam, vai gadījumā nav īsti pārliecība, vai šis atstaros vai neatstaros, tad mums ir tā kā jāpatestē pašiem visu laiku jālādā iekšā tā family pa jaunu projektā un jāstās, vai atstaro vai neatstaro. Tas varētu būt no sākuma tāds varbūt mazliet ilgāks process, bet pēc tam jau pie tā visu pierod, un tad jau tas vairs nešķiet tik ilgi. Bet jā, es izvēlēšos šo materiālu, Glass White High Luminance. Spiežu OK, kur materiāls arī uzreiz nomainās, atkal spiežu OK. Un tagad šo family man jālādā iekšā projektā. Šeit ir spies load into project. Un tad mēs varam vēlreiz pēc tam pamēģināt renderēt konkrēti šo skatu un skatīties, vai šis gaismas ķermenis izstaros gaismu vai ne. Ja viņš attiecīgi neizstaro gaismu, tad mums atkal jāiet iekšā šajā familijā un atkal jāpamaina varbūt mazliet ir materiāls uz kādu citu, līdz tam mēs atrodam to īsto materiālu, kurš tad varētu būt. Bet pat cik arī Autodesk liela komūna,
Tad mēs arī mierīgi varam iet Autodesk fórumā un ierakstīt tādu jautājumu, kura gaisma tad, kurš materiāls izstaro gaismu. Un visticamāk, kad mēs tur arī atradīsim šo atbildi, jo, kā jau minēju, tā komuna liela un Autodesk produkti viena no populārākajiem pasaulē. Tā kā noteikti atbildi atradīs. Tā jau tas renders jau, tā viņš ir pabeigts, šis draftu kvalitāte, tā vājākā kvalitāte, man redzēja, ka tie gaismas ķermeņi tad arī to gaismu izstaro. Tā kā to mēs esam paveikuši. Ko vēl es nepieminēju no šī loga, šeit tāda opcija kā region. Šo opciju var izmantot, lai renderētu kaut kādu noteiktu apgabalu no visas šī attēla. Mums kaut ko varbūt vajag, lai mums nav jāgaida viss attēls, kā norendēs, tad mums pasties, kā izskatītos šī vieta. Mēs varam izvēlēties region, iezīmēt viņu un tad attiecīgi renderē tikai to. Tas principā arī ir viss, ko Revits piedāvā tieši no renderēšanas opcijām. Nekā tāda sarežģīta un varbūt liels izvēles mums nav, bet kā minēju, tad primāri, lai apskatītu, kāds izskatītos, mēs, protams, varam. Tālāk, tad es vēlos jums parādīt šo Enscape rīku. Kā tad mums izskatās attēls Enscape'ā un kā tur viss notiekās. Un tu parādīšu, kā tas, šeit mums Enscape, un mēs vienkārši šeit varam spiest start, tad pat cik es viņu jau atvēru iepriekš, lai mums nebūtu jāgaida, kamēr viņš atverās, tad es viņu atvēršu šeit. Tā, un tagad tās uzlikšu, lai jūs viņu arī redzat. Šis Enscapes, kas šeit ir ļoti liels plusis salīdzināt kuru citu renderēšanas programmatūru, tas, ka mēs šo modeli varam izstaigāt kā pirmā persona. Es nezinu, kā jums izskatās Zoomā, ļoti iespējams, ka būtu jums raustās tas viss pasākums, bet ja jūs pēc tam pamēģināsiet uz sava datoru, tad jūs redzēsiet, cik plūstoši tas arī viss darbojās un principā nekas neraustās. Mēs šādi varam izstaigāt visu modeli, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti ērti, jo īpaši atnāk pasūtītājs pie jums un jūs vienkārši varat izrādīt, kā tad tas varētu izskatīties dzīvē. Arī tāpat tās visu renderēšanu. Šeit ar renderēšanu notiek ļoti ātri. Es varbūt aiziešu apakaļ uz to pašu telpu. Šeit renderēšana notiek tā, ka šeit tāds vairākas opcijas. Mēs varam uztaisīt šeit renderi. Mēs varam uztaisīt vairākas bildes. Tā kā batch rendering, tiem, kam varbūt iPhones, tie zina, kad ja pietur fotogrāfijas pogu, viņš uztaisa vairākas bildes, un tad jūs izvēlaties, kur no tām bildēm ir labāk. Arī panorāmas skats. Un vēl mums arī citu failu formātos mēs varam dabūt šo renderu ārā. Tāpēc arī mēs varam izveidot video arī. Mēs paskatīsimies šo renderēšanas opciju. Tad tad mēs viņu pat kaut kur saglabāšu. Šāds veids to renderēšanu. Šim arī īsti nevajadzētu aizņemt daudz laika. Tas arī, varētu teikt, viens no šiem lielajiem plusiem, jo diezgan pierast, kad šīs renderēšanas programmatūras aizņem tomēr savu laiku, un tas var pat būt vairākas stundas, bet Enscapes, manuprāt, kādā ziņā ir ļoti, ļoti parocīgs. Tā es līdās atvēršu to bildi, ko viņš uzrenderēja, es viņu saglabāju uz desktopa, bet tas arī jāmin, ka šeit nav veikts nekādas izmaiņas ne materiāliem, nekam, un mēs tik un tā dabūjam diezgan kvalitīvu renderi. Protams, mēs varam veikt materiālu izmaiņas, mēs varam mainīt šos objektus, kas tā izstās diezgan kokaini, jo šie visi nāk no Revita oriģināliem. Bet ja mēs paskatāmies, piemēram, Enscape'am ir arī savu biblioteka, kas saucās Asset Library. Un, piemēram, es tagad aiziešu uz plānu skatu, atvēršu Asset Library. Tā, līdz man viņš atvērās uz otru ekrānu, es līdz dabūšu šeit, lai jūs redzat. Un tas arī ļoti parocīgi, tas, ko es jums rādīju no paša sākuma, kad mēs ejam iekšā mājaslapās un šos elementus lādējam, Enscape'am ir sava
šī biblioteka, kur jūs varat ar šeit pa kategorijām diezgan secīgi sakārtot furniture, attiecīgi mēbeles, jums vajag mēbeles, jūs uzspēšat šīs kategorijas un izvēlaties, kur mēbeli jūs gribat pievienot. Ja, piemēram, mēs gribam pievienot šo krēslu, mēs viņu izvēlamies, un viņš tā ir lādē iekšā Revitā. Mums samtlītos, viņš tiks ielādēts Revitā, paskatīsimies, kur mēs viņu varam atrast. Sekund, jā. Kur tā arī viņš jau altmēs parādās šeit, mēs viņu varam pievienot kaut kur. Tad arī pastīsimies. Tātad pastīsimies. Pievienos viņu, kā viņš izskatīsies. Tā. Šitā. Pieliksim šeit un atvērsim tātad Escape. Un tūlītās mums vajadzētu viņam parādīties kaut kur. Tā, pastīsimies apkārt Revitām. Un pastīsimies šo, vai mums kaut kas nav paslēpts. Nē. Tā. Jā, izlītos. Tā viņš man tajā plāna skatā neparādījās. Tad diezgan daudz te skatu atvērt. Tā, labi, es atvēršu labāk jaunu failu, man tad diezgan daudz skatu atvērt. Es īsti nezinu, kurš. Tā, šitā. Tā, šitā. Jā, ok, izdarīsim labāk to šeit jaunā skatā. Savādāk diezgan ļoti var apjukt. Tā es aizvēršu Escape ciet. Un tajā atvēršu pilnībā, šis ir pilnībā tukšs skats. Un tad attiecīgi mēs šeit arī varam pastīties, kā tas izskatās. Un sāksim Escape. Un tā mums būs pilnībā tukšs. Mēs varēsim pievienot šos elementus. Arī parādīšu, kāds un šeit ir iespēja pievienot kaut ko lielāku, nekā tikai šādus mazus elementiņus. Jāatvērš atkal šo Asset Library. Un pievienosim to pašu, kaut to pašu krēslu vai vienalga ko. Jā, kaut to pašu krēslu, lai viņš ielādē iekšā. Jā, tad cik šis ir jauns projekta fails. Tad viņi lādē, jo katrā projekta failā mums ir pa jaunu jālādē šie elementi iekšā. Tā, ok, reku pievienosim un paskatīsimies, kāds izskatās uzreiz. Ja, tad arī uzreiz tas ir redzams Escape'ā, tas arī ir ļoti liels, protams, plus, jo visu, ko mēs ieliekam Escape'ā, sanais Revitā, tas automēs parādās arī Escape'ā. Es varu viņu pastīties arī šādi tuvāk. Tā, kur es aizgāju. Jā, kur ir. Šāds krēsls izskatās. Redzēt, ka tiem elementiem būs arī daudz labāka kvalitāte nekā konkrēti Revit tabeliem. Ja tu vēl ko es vēlos parādīt, ir, kā mēs varam, piemēram, iedot materiālus. Escape'am arī savu materiālu biblioteka, kas arī diezgan jauns ieviesums. Piemēram, ja mēs taisam kādu ainavu, piemēram, ceļu, vienalga, mēs izveidojam. Ja piemēram, ka šīs mums būs kaut kāds asfalts, varam iedot uzreiz materiālu. Jā, ok, materiālu iedosim pēc tam. Tā uztaisīsim no sākuma bez materiāla. Tad Escape'ā izskatās pagaidām šādi, vienkārši pelēks kaut kāds lauks. Un, ja mēs ejam, varbūt dziļāk tajā visā procesā, ko mēs varētu šeit padarīt, ja iesim pie struktūras un iedosim materiālu. Bet šis arī būs Revit materiāls, un pēc tam pārīšu, kā izskatās salīdzinājumā ar Revit materiāliem, ko paņemšu asfaltu. Un to uzreiz pastīsimies. Escape uzreiz nomainās tas asfalts uz šādu, attiecīgi melnāku, bet ja mēs piešķiram kāds cits materiāls, mēs pastīsim, ko mums piedāvā Escape šī materiāla biblioteka, jo kādreiz pat, varētu būt, kad 2 versijas pirms tam mums tāda materiāla biblioteka Escape'ā nebija, mums vajadzēja iet uz citiem
citiem materiāliem. Šeit arī šobrīd 302 materiāli pievienoti, bet viņi noteikti, bet viņi katru, tā kā vai teikt, mēnesi pievieno papildus materiālus. Un, un tad tā mēs arī viņus audzējam. Es nezinu, ko ķieģelīšu var paņemt. Mēs viņu arī importējam iekšā Revitā. Un pēc tam, kad viņš būs importēts, mēs to materiālu varēsim piešķirt mūsu šajā gadījumā tā ir sīkos ceļš. Tad mēs sakalējam iekšā pie materiāla bibliotekā, kur tas mūsu materiāls jau šeit ir ielikts. Spiežam OK, atkal OK. Un tad pastīsimies Enscape'ā. Man redzēja, ka uzreiz jau materiāls var nomainījies uz Enscape materiālu un var redzēt, cik laba kvalitāte ir. Es salīdzināju, ko citu, kas saistīts ar Revitu. Tāpatās arī mēs varam pievienot dažādus lielākus elementus, ne tikai šos krāsas vai kaut ko mazāk, bet mums arī ir pieejams visādas būves, varbūt, lai tā konceptuāli mēs varam taisīt tādu pilsētas teritoriju. Mēs varam arī izvēlēties šeit no visām šīm lielajām būvēm, kas te ir. Piemēram, pievienot kādam, tā ir apskatīties, pievienot, varbūt šo. Un šā viņi tātad lādē iekšā Revitā. Un šis ir tādā ziņā ļoti ērti, mums nav jāmeklē pa internetā visādiem šiem pārlūkiem, lai pievienot klāt šos elementus. Ja pievienosim šo būvi, mēs iesim uzreiz Enscape, kurš viņu lādē. Tā, un kur mums viņa ir. Un, jā, rekums arī viņi ir. Tā mūsu būve lielā. Un arī var redzēt, cik ātri tāds liels elements mums ielādēs iekšā Enscape'ā. Tas, kas vēl ir šeit ļoti puši, ir tas, ka mēs arī varam mainīt, kā saule krīt, attiecīgi, kāds ir saules sleņķis. Un to var arī šeit visi šie kontrolas taustiņi, tā kur tāda maza spikerīts mums. Un tādā ziņā mēs arī varam uzreiz saprast, kā var kaut ko panākt. Ja tā kā šis viss Enscape ir ļoti, ļoti vienkārši un ātri apgūsim. Tātad arī es mainu laiku un redzēt apakšējā labajā stūrī, cik mums mainās, cik ir pulkstens, vai tas ir 7 no rīta, redzēt, kā uzreiz saule krīt. Ja ir gaišs, ja ir agrāks vai pa dienu, ja kā arī saule krīt, tad arī ēna uzreiz mainās. Un to mēs arī ļoti ātri, ļoti vienkārši varam izmainīt. Un pēc tam, kad varbūt tas viss izdarīts, mēs esam būt salikuši vēl visus elementus, mēs arī varam uztaisīt video. Mēs aiziešu varbūt kaut kur šeit tā mazliet nost. Tā uziesim te, kaut kā no šejienes. Mēs varam uztaisīt tādu smuku video. Viensim, ja mums tur būtu vairāk elementi, tas varbūt iztītos labāk. Bet šeit mēs varam taisīt video tādā ziņā, ka tādā veidā, ka mēs arī norādam, kad pirmais kadrs sākās tur 6 no rīta, nākamais kadrs ir 7, mēs arī varam redzēt, kā tā saule ceļās, jeb aust. Tad attiecīgi mēs atveram tādu kā video redaktoru, pievienojam pirmo kadru. Tad vajadzētu būt, ka tur kaut kur ir kameriņa, paiesim bišķi nost. Kur tā kameriņa mēs esam te nolikuši. Mēs ejam tālāk un, attiecīgi, mēs varam izstaigāt tādā veidā visu modeli, liekot tikai šos kadrus klāt. Atkal pēc tam ejam kaut kur šeit, atkal pieliekam kadru un tā tālāk. Cik mēs viņus gribam, tik mēs viņus liekam. Pēc tam, kad tie kadri ir pielikti, mēs varam iet no pirmā kadra, spiest play pogu. Un tā mums kur tas video arī tiek palaists. Mēs varam paskatīties, kā tas izskatītos, pēc tam eksportējot viņu ārā. Bet šādi mēs varam iztaigāt ko, vai tā būtu tikai kaut būvs ietvers, vai tā būtu visa ainama, vai visu, ko jūs vēlaties, un jūs pēc tam vienkārši eksportējat ārā. Šeit eksporta poga, jūs varat eksportēt kā MP4 failu. Tagad tas arī ļoti vienkārši. Un tas, ko es vēl gribēju parādīt, ir pirmais kadrs. Mēs vēlamies,
kad pirmajam kadram viņš sākās, es nezinu, 6 varbūt no rīta. Mēs viņu tā kā atjauninām, mēs ejam uz nākamo kadru, nākamais kadrs varbūt tad 112. Un tad, ja mēs sākam no pirmā kadra, te ir tumšs vēl, mēs arī tur ejam uz nākamo kadru, un tad tam laikam vajadzētu pārliekt. Nu, tagad bija ļoti straujas tās stundas, bet jā, tā mēs arī varam salikt šos katram kadram savu laiku, kad tad viņš tiek uzņemts un tādā veidā arī smuku uzsaistīt to pārēju. Jā, tā kā jau iepriekš minēju, Enscapes ir tiešām ļoti viegls rīks un principā te īsti nekādām iemaņām nevajadzētu arī īsti iemaņas nav pat nepieciešams. Un jā, mēs varam laiku ļoti vienkārši mainīt. Tagad tas tāds ļoti, protams, īsts ieskats sanāk šajā webinārā. Ja kādi jautājumi, droši jautājot, es tagad varbūt parādīšu pēdējos slaidus, kas man ir palikuši. Tā. Tas man ir šitas. Jā, tad nākamie pēdējie slaidi ir tuvākie pasākumi. Tad atsāksim kursus nākošajā gadā, cik tuvojās mums Ziemassvētku un jaunais gads. Tādēļ pirmais kurs jaunajā gadā būs Revit Architecture pamatkurs. Pēc tam mums būs Fusion atvērtā nodarbība, AutoCAD 3D kurs un arī MagicCAD uz AutoCAD bāzes. Revit Architecture padziļinātais kurs varbūt tie, kas jau Revitu pamatos zina. Un tad arī Dynamo for Revit ievadu kurs, jeb šī vizuālā programmēšana. Jā, tad daži no mūsu klientiem, kur atļaujušies, mēs pievienojam viņu logo. Protams, sekojiet mums dažādos portālos, lai uzzinātu pirmie pa dažādiem jaunumiem. Un tad jautājumi, ja tādi ir. Tā es jau vienu pamanīju čatā. Tā, vai man? Konkrēti bruģim, tā kā, ja runa pa Enscape, tad Enscape'ā konkrēti nevar noņemt atspulgu, tāpēc, ka viss joprojām notiek Revitā. Bet, ja mēs Revitā mainām materiālam šo atstarošanas līmeni, tad jā, visu, ko jūs mainat, to visu dara Revitā. Tā kā pēc tam tas viss atspulgojas, protams, Enscape'ā. Tā kā tāda īsa atbilde ir jā, ja izmanto Revitu, ja Revitu pārzina, kur to var atrast un tā tālāk, bet tas varbūt nav arī tik sarežģīti. Mums galvenais ir materiālu pašu rediģēt, attiecīgi noņemot to, ka viņš neatspīd. Bet pašā Enscape'ā īsti nevar veikt tādas izmaiņas, attiecīgi noņemt tur atstarojumus vai kaut ko tādu, tā ka tas viss joprojām paliek Revitā. Tā, vai Enscapes bezmaksas un kādu te šeit? Enscapes nav bezmaksas, Enscapes arī maksas rīks, bet viņam ir ļoti laba lieta, ka Enscape var abonēt pa mēnešiem. Piemēram, jums nav nepieciešams cauru gadu renderēt, varbūt pabeidzat kaut kādu projektu, jūs gribat viņu norenderēt, jūs viņu varat paņemt uz mēnesi. Bezmaksas viņš nav bezmaksas, ir tikai triāls, un triāls iet 14 dienas. Tagad to jūs droši varat patestēt pēc šie kursa vienkārši enscape.com, un tur jūs dabūsiet šo triālu. Jā, un viņš darbojās tikai uz pilno Revitu, tāpatās kā jebkurš cits spraudnis darbojas tikai uz pilnām versijām. Tas ir uz Revitu un AutoCADiem, uz jebkuru programmatūru, jebkurš spraudnis darbosies tikai pilnās versijas. Tā arī, protams, ir tā. Tas var būt mazs mīnus Revit Lite versijā, jo mēs nevaram pievienot, diemžēl, nekāds papildus spraudņus. Un arī mēs nevaram renderēt. Jā. Jā, paldies par jautājumiem. Ja vēl, droši. Tiem, kam nav, es jau iepriekš pasakos, paldies, kā apmeklējāt. Ceru, ka šis mazais, jā, varētu teikt, ļoti mazais tāds ieskats jums deva tāds
maz zināšanas, kā mēs varam renderēt, vai kāds papildus rīks mēs varam izmantot, lai renderētu. Ja, droši uzdodat vēl jautājumus, kurš priecīgs atbildēt.